Dabā gājējs. Dabā gājējs. Atklāj un piedzīvo mežu podkāstā ar Kārli Taukaču Un Inēs Pučeku. Sveiciens dabā gājējām. Šodien mēs ielūkosimies pasaulē, kurā vecie mērnieku laiki satiekas ar kosmisko precizitāti. Atcerieties kaudzījuši mērnieku laikus un visus tos strīdus un ņemšanos ap zemes robežām. Mūsdienās satelīta un lāzera impulsu radītā precizitāte likta pat oliņietē noticēt, ka Zeme tiešām atrodas savā pareizajā vietā. Kur rodas kartas un kāds tām sakars ar lāzeriem, pastāstīs mums ģeodēzists, Latvijas valsts mežu tīkla attīstības vadītājs Ilvars Liepiņš. Sveiks! Sveiki! Vai tiešām tā ir, kad Zeme ir apaļa? Ka Zeme ir apaļa, ja, un ka mēs esam turpatās, vai arī ļoti, ļoti tālu no mērnieku laikiem? Pārsvarā mums nesen tieši bija diskusija par to, ka mērnieku laiku stereotipu vajadzētu drusiņi Latvijā laust, jo ar ko visiem asociēs mērnieku laiki. Ka pa vienu maz cūciņas dabūšu to, ko gribu. Nu jā, nu kā, lielais ķildiņš tagad, kur tu to mietu iespraudīs? Nē, mūsdienās tas vairs nav aktuāli. Teiksim, tas bija tajos laikos, kad mērīja tur lauku cirkuļiem, lineāliem, kaut ko tur tādā veidā. Mūsdienās jau ko daudz īpašnieku pārsvarā arī kašķējās. Mums ir koordināts, mums ir cipariņi un īstenībā jau diskusijām vietas vairs nav. Labi. Gan jau mēs vēl padiskutēsim par šo tēmu, bet tad varbūt tiešām atgriezīsimies no sākuma, jo tu jau minēji lauka cirkulis, un es taisni tā domāju, kā tas būtu, ja man nebūtu neviena modernā tehnoloģija, bet man vajadzētu uztaisīt karti, tad man sanākt kaut kas līdzīgs, kā man meita uzzīmē māju, uzzīmē koku, un tad es kādam varu pastāstīt, ka rekur ir mūsu māja, rekur ir mūsu liepa, un tad mēs kaut kur tur pa vidu ejam. Tāpēc jautājums, kā ar tiem instrumentiem kādreiz varēja saprast, kur tu vispār atrodies, kāds ir tas perimetrs tur, kā vispār to var izdarīt, ka tu esi uz apaļas zemeslodes ar bez nekādiem punktiem, mākoņiem un visām mūsdienu tehnoloģijām, ko mēs saprotam. Es teiktu, sākumā jau tās kartas bija un tie pieņēmumi, kā jau mēs visi saprotam, tas jau man tā liekas ir ļoti sen, viss šī ģeodēzija. Man teiks pat jau Romās visur, kur dalīja zemes un tur gāja viss tas. Sākumā visi uzskatīja, ka visi var ir plakati. Labi, ok. Jā. Bet nākamais jau, kas ir, ko es vienmēr stāstu arī, kad bērni mācieties ģeometriju. Jo mērniecībā jau nekā cita nav kā tikai leņķis un distance. Labi. Visas ir tās trigonometrijas funkcijas, taisleņķa trīsstūri, šitais, kā hipotenūzu aprēķināt, un tur viss tas arī strādā. Pieņemsim, ka mēs visi zinām, kā strādā tevis nosaukti. Teiksim tā ļoti elementāri. Ja mēs runāsim par visām nākotnes tehnoloģijām un visu pārējo, nekas no pirmsākumiem, man teiks, no vēsturiski, nekas nav mainījies. Tev jāzina ir leņķis un distance. Ja tu zini leņķi distance, tu vari aprēķināt nākamo punktu, un tu tikai ej uz priekšu. Bet kaut kur jau bija jābūt tam pirmajam punktam, no kā tad mēs atskaitamies. Tas ir kur Rīgā pie pils stūra, vai tas ir no pasaules centra, no Ziemeļpola? Šis ir gan tas, kas visu laiku mainās. Vai šis ir tas, kas visu laiku attīstās, jo dotie brīdi pat Latvijā tiek mainīta koordinātu sistēma. Stāsti, kāpēc mainās? Tāpēc, ka mēs pielīdzinamies Eiropai un ir aprēķinājuši, ka mēs gadu laikā esam aizdriftējuši kontinenti kustā šurpa turpu, un mums ir tomēr 15-20 centimetrus esam pabīdījušies. Tad šobrīd jau mēs skatāmies uz kontinentiem. Mēs uz kontinentiem. Agrāk jau viss skatījās lokāli. Aizbrauca mērnieku laikos uz vienu pagastu, viņš tur sāka no viena gala mērīt un vienkārši gāja uz priekšu. Tagad jau mēs skatāmies globāli, kā mēs atrodamies saistībā ar kaimiņiem. Ar Lietuvu, teiksim, Igauniju, ar Eiropu kopā, un tās koordinātas sistēmas jau visas savieno, lai nav tā, ka vienā brīdī tu runā par vieniem cipariem un otrā ar otriem, un beigās jūs nesaprotat, kurš atrodaties. Tie pasaules cipari. Savukārt, man piemājas zeme, kur bija, tad tur ir arī tas mērnieks kādreiz tad gājis, tās robežzīmes kupicas salicis, un tur tas viss arī tā lokāli tā arī ir palicis. Mūsdienās pat visos principos arī robežu uzmērīšana. Ja nekad agrāk nekas nav darījis, tad kupica zemē ir numur 1. Ja tu spēj parādīt savu kupicu, kas tev vēsturiski bija, viss, kas viņai tiek izdarīts, tiek piešķirt jauna koordināta. Protams, tur ir smagāki procesi, vai tev nebūtu tā, ka tev papīros ir tu domā, ka tev ir 2 hektāri, bet izrādās tev ir hektārs. To jau likums vairs mums nepieļauj. Skaidrs, tad vienkārši mēs to veco sistēmu pārnesam tā kā uz jauno. Ja kādreiz bija papīrs, tad tagad ir koordinātes, tagad digitalizācija. Salikts un papīra nozīmē jau tikai tavam sirdsmieram mājās. Kā saka, nesen kolēģi teica kaut ko, vai jūs saskaņojat visu ar e-parakstiem, visu viņš saka jā.
Bet arī, kad mēs bijām Zviedrijā, visi saka, vecie cilvēki vēl grib to papīra atvilknītē ielikt. Izprintēt un parakstīt jau var vienmēr. Kuri tad bija tie lielie tie atklājumi procesi, kas lika tā kā skatīties ārpus tā lokālā? Jo kā jau mēs vienojāmies Mērnieks pagasta robežās, ja? Un tad bija tie pasaules lielie notikumi, kā tu jau minēji, kontinentu kustība, to, ka mēs jau varam sekot pilnīgi savādāk līdzi. Kas tad bija pasaulē, kas pavēra to lielos izpratni? Un vispār varbūt, kur radās doma par to, ka Zeme ir apaļa. Un tas par to jau visu laiku viss strīdājās. Šodien arī ir cilvēki, kas vēl domā, ka ir plakana, bet tas ir cits stāsts droši vien. Man liekas, tajā brīdī, kad cilvēki sāka ceļot, viņi saprata, ka viss nav tik vienkārši. Arī, kad palasam mēs to vēsturi, jo, kas tikko sāka atklāt citus kontinentus, sāka kuģot, tā visi saprata, ka tomēr tu brauc, un tev Zeme neizbeidzas, tu tur nenokrīt. Un gan jau arī horizonta, tev kaut kas vēl ir nākamais. Un tajā brīdī, kad viņi sāka braukāt, tad es domāju, viņiem, tu aizbrauc, tu atklāji kaut kādu salu. Un kā tev tikt atpakaļ, kā tev tikt uz nākošo, kur viņi atrodas. Un ja mēs paskatāmies arī vēsturi, tad tajā brīdī jau cilvēki ir sāk zīmēt, piefiksēt pirmās kartes. Ko mēs varam saukt par kartēm? Kur es atrodos un kur es braucu? Jo orientēšanās agrāk nebija tāds mūsdienīgs sistēmas, kad tur izvēlas telefonu, zinu, kur atrodas. Viņi tik pēc zvaigznēm orientējās. Es skatījos doķeni par vikingiem, kur viņi ūdens spainī lika tā kā kuģīti un skatījās, uz kuru pusu dienas vidū tas ir. Un tā kā pirmais primitīvais kompass. Kompasus, kas arī atnāca, man teiks, no Ķīnas. Cik es tā ātri paskatījos, ka pirmie kompasi un Eiropā. Katrā, man teiks, reģiona attīstījās savādāk. Ja mūsu jau latvieši arī, tak brauca viņi jūras ceļojumos, viņi tak zināja, kā aizbraukt un kā atgriezties atpakaļ. Ja tu bez kartas spēja kuģi, man teiks, aizbraukt, nezinu, līdz Zviedrijai, ieņemt pāris ciemas, iekarot pāris zemes un atbraukt atpakaļ bez visām kartēm, bez visa, tā bija meistarība, ko, man teiks, mēs mūsdienas esam pazaudējuši. Bet beigās jau tu, teiksim, tam savam valdniekam var atskaitīties, ka braucām 3 dienas uz ziemeļvirzienu, pēc tam 3 dienas uz dienvidvirzienu, un tur jau negribot sanāk vizualizācija, kā karte, Zviedrija 4 saules brauc uz turieni, 3 mēnešus uz turieni, pretim tai zvaigznei, kas man vislāk bija labajā pusē. Atpakaļ brauc, lai viņi man būtu kreisajā pusē. Un tad droši vien arī Galilejs sāka kaut ko skatīties caur kas tas teleskops bija toreiz, jā? Jā, un sāk jau viņi tur piezīmēt visas, un tad jau saprat, ka tāpat arī visas zvaigznes mums nav stāv uz vietas, un pēc tā visu var orientēties, bet tas viss arī strādā tajā brīdī, kad nav apmācies un vispārējais. Bet es domāju, par sliktajiem izbraucieniem jūrā mēs neuzzinām, mēs uzzinām tikai par labajiem, kad atklājām Amerikas un vispārējiem. Bet kartēm jau noteikti ir uzreiz jāmin arī dažādi mērogi, jo kartes jau var taču dažādi izmēri. Kā jau minējām, ir mazā pagasta karte, kur tur ir 3 mājas un pieguļošie lauki, un ir jau arī lielās kartes. Tā kā katrā kartē visticamāk arī kaut kāda savu informāciju. Arī laikmetu gaitās ir attēlota. Jā, tas pats arī kā visi, kā agrāk uzskatīja, ka karte bija plakana, un ja mēs paskatāmies internetā, viņas tā zīmēts plakans, bet visi jau zina, ka nav plakana. Mēs tomēr ir viņa mums apaļīgi, un lielākā problēma, ar ko cīnās visi mūsdienās arī, un kāpēc ir šīs koordinātas sistēmas, transakcijas, visādas tur transformācijas, kā šo apaļo bumbu uztaisīt plakanu. Pie tam, lai viņi atbilstu kaut kā, jo es nesen skatījos, kad īstenībā valstis, kas ir tā kā uz ziemeļiem no mums, tai savā izmērā nav nemaz tik lielas kā lejā, ja, un kad tu saliec vienu uz otru, tad principā tu saproti, ka... Viņas tiek izstieptas tā kā mākslīgi. Un tas jau laikam ir loģiski, lai, teiksim, nezinu, kāda valsts robežotos ar citu valsti, tu viņu nevar ielikt tajā pašā, jo tomēr tā ir sfēra, kas ir izstiepta plakana. Un tāpēc šis ir, un ģeodēzijā mums ir tādi visādi mērogu koeficienti, ko mēs pielietojam distancēs, teiksim, ap Rīgu 100 metri, jau nav 100 metri, to, ko tu izmērīt. Jau pat Rīgā mums ir izliekums. Tur, teiksim, jau mēs sākam spēlēties, ka centimetri realitātē ir īsāki. Lokāli tu mēro, nezinu, māju, tur 20 metrus, tu jau to nejūt, bet tajā brīdī, ja tu pārmērīt no viena Rīgas gala uz otru, kur tev ir rentie kilometri, tad iztēlojies bumbu, tad mēs jau mēram pa apaļo tādu ieloku loku, bet realitātē distance, kas savienoja 2 punktus pat taisno. Sanāk, tā kā bumbai bez maz nošķaut galu, un tad tas sanāk īstenībā īsāks nekā... Un tāpēc arī ģeodēzija visu šo īstenībā, visu kartogrāfiju ar šīm koordinātēm mēroja koeficientiem to arī mēra, dara un aprēķina, lai to pateikt pareizi. Jo tā paša kurioza ir notikuši arī celtniecībā, ko mēs zinām. Stāsti nezinām. Nezinu.
10 tiltu uzbūvēja pa 5 centimetri īsāk. Ka Vienmēr esmu redzējis tos memes, gan jau tās visas tās video, kur, nezinu, 2 tuneļi nesatiekas vai 2 tilti tiek uzbūvēti paralēli, kad galā, it kā jau visi domāja, ka ir labi, bet uzbūvē okeāna vidū un blakus. Līdzīgi tas ir tā kā ar konstruktoru kantainiem klucīšiem uztaisīt apaļu bumbu. Jo Latvijā nav tālu jāmeklē arī dienvidu tiltā, dēļ visam šīm koordinātēm bija nesaprašanās starp ģeodēzi un arhitektiem, un realitātē viņš tika uzbūvēts īsāks un otrā krastā, kad aizgāja, tad viņš jau pēc projekta garuma, bet pietrūkst. Arhitekti zīmē taisni, ģeodēzis saka, tomēr Daugava ir bišķi līka. Tomēr jau spēlē, liekas, ka tas ir tās ļoti liels mērogs, bet realitātē uz vienas Daugavas tilti jau tas evācas centimetri. Teiksim, 5-10 centimetri, ja mēs būvējam visu un neņemam šo visu vērā, tad ir bet saka, tas tāds, to visu mērīja jau pirmsākumos visi skatījās, un zināmākais Latvijā vispār, ko mēs varam pat, kas ir UNESCO mantojumā ielikts, ir Strūves ģeodēziskais loks, kur realitātē cilvēki tur var pameklēt internetā, teiksim, precīzāk, tur visu informāciju LGijā, to arī ir 2 punkti mums Latvijā ir UNESCO mantojumā iekļaut, kur arī ar savām metodēm tur uz jau daudzus gadus, tur 1800. gadi tieši veica mērījums, teiksim, no Norvēģijas viena gala lejā līdz Melnajai jūrai, lai pārbaudītu, cik tā zeme ir izliekta vispār. Bet kā tu to viņu varēji izmērīt? Tā arī mērīja. Tev labs uzdevums pastaisi internetā, jo turpat Latvijā ir daži punkti saglabājušies, un realitātē cēla torņus augšā, mērīja ar to pašu triangulāciju, 3 stūriem, gāja pāri un skatījās, lai īsti pārbaudītu, kāda vai tie pieņemtie mērījumi, teiksim, te visi izliekumi zemes ir pareizi, cilvēki darīja, gāja cauri entajām valstīm. Ja tu redzētu video bildītas formāts, mums būtu, te varētu parādīt, cik tas labi izskatās, bet principā, jā. Es tā kā mazliet laikam stādos priekšā, kad, ja man ir, teiksim, sniegavīra bumba, es iespraužu viņā 2 vienāda garuma zīmuļus, tad es tā no viena skatoties uz otra, es redzu, kur tad tur tas, cik tad ir pa vidu, lai es to nākošo. Jā, tagad iedomājies, tāds vēl jāizdara pāris 1000 kilometru. Jā, tas varētu būt izaicinoši. Tas arī mazliet sasaucās man nākošo jautājumu par to, kā te mēs dabūjām to 3. dimensiju, kas ir tas augstums, jo augstums virs jūras līmeņa, jo senos laikos jau arī noteica kalnu izmērus, labi skaidrs plāna, tad mēs varam uzzīmēt. Tur kā jau runājām. Pa labi, pa kreisi. Pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, tur Zviedrija, tur 3 dienas uz to pusi, Vācija 4 uz to pusi, bet kā mēs dabujām to augstumu kādreiz? Kā varēja izskaitļot to, ka tas ir augstākā virsotne? Jo aizbraucot, teiksim, nezinu, kaut vai tepat Latvijā uz Cēsīm, man neliekās, ka es esmu Vidzemes augstienē. Tur tāpatās, labi, tur ir pauguri, jā, bet tur tāpat ir kaut kāds ūdens, dīķi, un es nezinu, cik augstu es esmu virs jūras līmeņa, lai arī īstenībā es esmu salīdzinoši augstu. Kā to var dabūt? Jau arī mainās. Labi, stāsti. Paisam ir bēgumi. Labi, tā ir ģeogrāfija, paisam bēgumi, ne hidroloģija, bet, es tā domāju, kaut kāds pieņemts. Absolūtais līmenis. Visi vienkārši ir vienojušies, ka pieņem vienkārši vienu kaut kādu konkrēto lietu un no tā visi strādā. Tā ir vienošanās, kas ir bijis. Ja realitāte, ja visi augstumi, vēl tur ir tādas smagākas lietas, labi, tur termoloģijas ir, kur ģeoīdi, kad ir ūdens virsmas turpinājums zem zemes, kad ir izvilkta tāda ideālā lode, un tad no viņas arī konkrēti jau mēra kaut kādus augstumus. Tas ir, to ir jau, teiksim tā, daudz gudri prāti. Daudzus gadsimtus atpakaļ ir vienojušies, un mēs joprojām principā arī to vēsturiski darām un ievērojam, ka, teiksim, augstuma sistēma novienojās, teiksim, reģionu novienojās, ka, teiksim, šī mums būs 0 atzīme. Mēs pieņemam. Agrāk, teiksim, bija Baltijas jūrā, mums tur kaut kur bija pievienošanās, ka visi novienojas, ka šo mēs uzskatām visi par vienu. Tagad, teiksim, mēs gribam, mēs tā apsēžamies ar tevi nolēma, ka Daugavas kreisā krasta 4. akmens mums būs 0. Tas tā lokāli. Lokāli un sākam dzīvot savā sistēmā. Un no viņa sākam rēķināt uz augšu. Bet kā lai es, teiksim, no tās jūras aizēju līdz Gaiziņu virsotnē ar senajiem rīkiem, kad man nav tās izgudrās podziņu tehnoloģijas un tā tālāk? Pirmais tev vajadzēs pārnest koordināts, lai zinātu, kur tu esi attālam, un otrais tev būs vecais labais niveliers. Es no viena punkta pamērīšu. Cik viņš ir augstāk, 2 metri augstāk, tu viņu piefiksē, ka šis ir metra. Ej uz nākošo, skaiti, ka tu 50 centimetru augšā, tā tad 250, un tā tu ej, ja es nivelierī redzu 100 metrus, tad tā es daru 100 metru dalīts ar kilometriem bez mazum. 100 vienkārši ies uz priekšu, katru punktu piefiksēs, un tāds sapratīs, cik tev ir tas paaugstinājums. Jo mēs gan jau esam redzējuši pa ielām braucot, kādreiz pa lieliem šosiem var redzēt, ka
parasti 3 cilvēki, viņi tā arī staigā. 2 garām latām, viens ar nivelieri pa vidu, un to jau arī ir Latvijā, arī tiek nivelēti, ko LGA mums arī veic, un viņi principā Latvijā regulāri nivelē, lai pārbaudītu tieši šos paaugstinājumus arī veikt. Un savukārt, ja es, teiksim, gribu tai pašā, pieņemsim, Madonā būvēt māju, kuras atzīme tur būs plus 5 metri, tad es jau paņemu no kaut kāda tuvākā punkta. Man nav jāiet atkal no jūras. Nē, tev nav, tas ir aiznests. Mums ir valsts atbalsta tīkli, kur zemē agrāk bija punkti saraksti daudz kur. Nezinu, gājienus cilvēku, tā arī zina. Tas jau man arī interesē, jo Rīgā beidza, un tā arī zina gājienus, kuras savietoja, lai tā koordināta sistēma būtu vienāda. Bet realitātē, ja daudz kur bija lokālās koordināta sistēmas, Jelgavai ir viena koordināta sistēma, blakus Bauskai ir cita, un savstarpēji viņas nebija kopā. Un tagad jau vēl joprojām šī vēsture, kur viņas tiek pārvēstas, ka tev, nezinu, tev robežplānā izdrukātie rāda 3 cipariņu koordinētas. Un tev liekas, ka īpašums tak ir vietā, bet realitātē mūsdienās jau ir 6 cipari, un tādais komat vēl mums ir 3 cipari. Un viņiem ir, zināmi, konvertācijas parametri, un vienkārši te viņi tiek pārreķināti. Nekas jau tā dzīvē nemainās. Nē, tehnoloģijas jau noteikti arī saliekam iekšā Excelīti, izvelkam vidēju, un viss mums ir uz vienu tīklu. Tā pa vienkārši. Bet tas ir tāds ar zemē ieraktajiem punktiem, kas valsts tur ģeodēskā tīkla punkti. Mēs tieši vakar biju Valmierā, tur arī piegāju pie baznīcas uz sienās, profesionālais slimība. Meklē šos punktus un skatīties, viņus vienkārši ierauga. Sienā ir apaļa tāda plāksnīte ar pumpiņu vidu. Skaidrs, tas ir vēsturiski, kādreiz tur ir puiši atnesuši ar instrumentiem, pielikušiem punktam augstuma koordināti. Jo agrāk lika tiltos kaut kur tādās vecās baznīcās, stabilās ēkās, un tālāk jau vietēji no šiem punktiem visi strādāja lokāli. Es tikko atcerējos. Reperis? Reperis, tur ir ģeodēzijā, teiksim, ir 2 lietas. Reperis, kuram mēs pārsvarā dodam tikai augstumu, un ģeodēziskais punkts, kuram var būt gan pa labi, pa kreisi Y koordināts vai arī augstums. Jo sienās pārsvarā, ja mēs redzam kaut kādus šitos vecos iebūvētos, kur tāds plāksnīts uzliks, kas ir tiem pārsvarā tikai augstu. Un tad zemē mēs braucam ceļa malās, redzam, ir tāda balti mietiņa salikt, kur ir uzrakstīts. Latvijas ģeodēziskais punkts atrodas valsts aizsardzībā, tur uzraksta kupica, jo tiem pārsvarā visiem ir gan augstumi, gan koordināts pa labu kreisi, un viņi skaitās kā izejas punkti. Pie tam kantaina kupica. Viņa ir kantaina kupica, kuru nedrīkst iznīcināt, kur par viņas pat iznīcināšanu valstī. Jā, mums arī meža apsaimniekojot ir bijušas pāris vietās ir bijis, kad viņai ir jātais tur buferjos, mēs atstājam piekritīgos kokus, lai nemainītu vispār neko, nemaz nenājot par pārbraukšanu vai kaut ko tādu. Īstenībā mūsdienās jau šī zemē ieraktie punkti jau viss mainās dzīve. Ja mēs pārējām uz GPS-iem sauktiem, jau globālās navigācijas satelīta sistēmām un šo punktu zemē nozīme lēnām sāk pazust. Ļoti labi, tas arī ir temats, ko es noteikti gribētu parunāt tālāk, jo man interesē, kā mēs esam attīstījušies arī mūsdienās. Taču pa vidu noteikti ir kaut kas jāpajautā, kaut kas ir pa vidu starp GPS un šo te veco mēniecību. Un te es velku vairāk uz tiem pašiem aerofoto no kādreiz taisīja kartes, jo man liekas, ka tas ir tāds pirmais iesākums vispār, ka mums vajag acis no augšas. Tas jau ir detālāk. Teiksim tā, visa kartogrāfija un vispārējais, kas ir, teiksim, mūsdienās, kas dod vislielāku attīstību, ir bijis, un šī karšu detalitāte saglabošana jau ir bijusi. Pirmie viļņi varēja būt pasaules atklāšana, un nākošais, man liekas, vislielāko impulsu ir devuši tieši šī kari. Tāpēc jau tev ir jāzina, kur ir jāiet, spiegošana, plānošana. Un nākamais, ja tu runā par ortofoto, tad neviens jau netaisīja ortofoto tāpat vien. Kāpēc man lidot gaisā lidmašīnu celt zīmēt ortofoto, lai izdrukātu plānu, kuru īstenībā jau tu pat izdrukāt nevari. Jo ortofoto aina nofotografēt no dažu kilometru augstuma, kur tiek ar vienu bildu uztaisīts, tu nezini, kilometrs aiz kilometrs, tu jau pat izdrukāt tajos laikos īsti jau civilie. Tas nebija pieejams. Bet tur jau arī tā loģika rodās, jo, ja man ir tā bilde ir jāpārzīmē, tāpēc, jo, ja tas, teiksim, karotājs redz to karti, viņam uzreiz vajag nepārprotam, ka tas ir māja, ceļš vai ezers, un ja tā bilde varbūt ir šāda vai tāda, tad tev jau vajag pirms tam viņu tā kā arī apstrādāt. Tas ir kaut kāds kartogrāfs. Mēs runājam par mērogu un detalizācijā izejam atpakaļ. Ka katrai kartei noteikts mērogs, ko viņa ratē. Pasauli mēs nevaram atklāt. Kas ir mērogs īstenībā, vai tu zini? Kas tas ir attiecīgais zīmējums uz kartes pret to, cik tas ir liels dabā. 1 centimetrs uz kartes nozīmē, pieņemsim, tik cik ir vai no metru, vai 10 metrus, vai arī 20 metrus, vai gadīties, ka 1 centimetrs, teiksim, ir 100 kilometri. Tās, ko mēs liekam, bērnistabā pie sienām, tās A1 kartes, tās ir kaut kādi 1 pret 50 000 Latvijas karti, piemēram.
ka 1 centimetrs tā tad ir 500 metri. Jā. Un līdz ar to arī šī detalizācija bija. Jo, ja mēs iegūstam ortofoto, tad principā pēc būtības mēs iegūstam karti 1:1. Jā. Realitātē. Tad mums vajag dabā kaut kādu to atskaites punktu. Un tad mums to karti vajag samazināt. Atskaites punkts ir tikai lai ielikt, jo ortofoto var dzīvot ar bez koordinātēm. Tu salīmē bildītes kopā, iegūst vienu plānu, tāpēc viņi arī dzīvo. Un tu jau visu var saprast, kas kur atrodas kur. Bet ja tu gribi pārnest un kaut ko sākt mērīt, un tajā brīdī tev ir vajadzīga šī atskaita, no kurienes kā tu mērīs, lai visiem būtu vienādi. Lai no tā, jā, un tur kalpo tas mērogs, kad es zinu, tagad, kad mēs strādājam, teiksim, centimetrs ir kilometrs šādā te mērogā, un tad viegli mērīt, nevis tur domāt, cik tur bija no vienas līdz otrai. Jā, tieši tā. Un līdz ar to katrai kartei izdrukājot ir, un katrai kartei tiek attēlota detalizācija, un principā jau visi kartēm, lai uzzīmētu karti, mūsdienās jābūt kaut kādam pamatam, uz kā viņi zīmēt. Un tur arī taisa ortofoto, satelīta attēlu bildes, teiksim, arī no kosmosa daudz, ko iegūst, lai sataisītu kartes, jo Google, ko jūs telefonā redzēt, ortofoto neviens netaisa lidmašīnu. Jā, tas ir dators. Tas ir no kosmosa iegūtas bildes, safotografēt visu pasauli, kur saliek. Un tad jau mēs ejam arī tuvāk zemē, lidmašīnas uztaisa visai Latvijai, un tad jau, teiksim, mērnieks vai kurš cilvēks paņem drona tautā sauktā, jeb bezpilota gaiskuģi, nolido, teiksim, lokāli savu pagalmu, savu māju, savu, ielu, savu ciematu. Un tad jau mēs iegūstam lokāli. Katrā šajā līmenī ir atkal sava šī precizitāte. Precizitāte, izšķirtspēja, detalizācija, jo tuvāk zemē esam, jo viss ir precīzāk. Tas tā ļoti labi, ja mēs runājam par tiem mērnieku laikiem iepriekš, tur mazdārziņš ar cirkuli, mēs tur varam nomērīt līdz pāris centimetru precizitāti. Tad bija tā lielā Zviedrija, kas bija 3 saules tajā virzienā, un tad te ir tas pats, kad no Google, no kosmosa sabildē, mums ir viens mērogs, kas varbūt nav tik precīzs, bet tad jau savukārt, ka mērnieki to dara, tad jau viņi līdz cik lielai precizitātei iet, un te jau mēs varbūt varam tiešām slēgt klāt to GPS, ko tas nozīmē, un ko viņš mūsdienās ar tām kartēm ir izdarījis. Mērnieki realitātē strādā lokāli, teiksim, būvobjektos līdz milimetriem dažiem. Un kā viņi to iegūst? Cītīgi strādājot, ar sarežģītiem instrumentiem, nekādi GPS, nekas tāds, tur ir teodolīti, vēsturiskie. Tas ir zemes instrumenti, tie ir zemes instrumenti, viss pārējais. Bet, lai tu saprastu, kur tas sākumā ir, viņi mūsdienās, neviens neizmanto zemes iedzītos punktus pārsvarā. Tādā Latvijas mērogā visi izmanto Latvijas bāzstaciju tīklu, kas Latvijā ir sataisīts, kur ir vairākas bāzstacijas saliktas pa Latviju dažādās vietās, un tad paņemtu savu GPS un var iegūt precīzāku atrašanās vietu. Bet cilvēki, teiksim, ar telefonu, kad orientējies, viņi to neizmanto. Tad kosmosā lido mums satelītiņi, tur 20-30 tūkstoši kilometrus virs mums, vairākas sistēmas, tur amerikāņu, Eiropas, Ķīnas ir sistēmas mums sataisīts, un tad mēs vienkārši orientējamies ar telefonu. Tur precizitāte telefonos mums atkarībā no apstākļiem un telefonu koda modeļiem, metri, 5, 10, 20. Bet, lai tu saprastu, kurā ielas stūrī tu esi un lai atrastu veikalu, tad pilnīgi pietiek. Tad sanāk, labi, tad GPS 80. gados ievies militāristi. Viss ir militāristi. Protams, kas gan veicina. Un pēc tam tikai lēnām atvērt to arī civilai lietošanai. Jā, un tad GPS šobrīd var lietot visi. Visi. Un tur laikam tad ir arī kaut kāda mīti jākliedē, kad, ja tu lieto GPS, tad tas nenozīmē to, ka uzreiz visi zina, kur tu atrodies, vai kaut kas tāds, ka tā jau tikai ierīce ir, ka tu saņem. Viņa tikai uztver datus, viņa tikai saņem, jo mums visu laiku, tas pats, kas mēs tur uztraucam, nezinu, par radio, ka mums tur tosters pārāk tuvu vai rūters pārāk tuvu, vai telefonā nesējam kabatā, jo mums tur, tur radio viņi, tad realitātē GPS signāli, kas no kosmosa, viņi tiek raidīti nepārtraukti visu laiku uz mums. Un iekārti jau ir, kas ir telefonā, jau viņi tikai viņu uztver. Un tad augšā ir tas tīkls, kur mēs vienkārši viņam pieslēdzamies un paprasam, kur es atrodos, un tad viņš ar to precizitāti parāda. Viņš parāda. Un tur atkal ieskarās tieši tas pats trīsstūrs, triangulācija. Lai tu noteikti savu atrašanās vietu, minimums vajadzīgi ir 4 satelīti. Kāpēc 4? Jo pirmām kārtām, lai tu sevi nopozicionētu vietā, mēs zinām, ka vajadzīgi 3, lai tu saprastu X, Y, Z savu vietu. Un 4. minimālais svarīgākais laiks, ko īstenībā tepat pasaules līmenī sākuši aizrunāties, ir laiks. Jo kāpēc ģeodēze ir svarīga? Jo visos satelītos augšā ļoti precīzi pulksteņi, kur laiks tiek sinhronizēts. Un mūsu telefoni, mūsu digitālie pulksteņi šo laiku no kurienes dabū? No satelīta. Man likās, ka no interneta. Internetā no satelītiem viņi ir dabūni, jo tev pat pulksteņs jau nav pielikts internetam, tev tik un tā viņš rāda pareizi. Un nav kā agrāk, mums bija uzgriežamie pulksteņi, neuzgriež atsperīti, tev tur vajadzēja dabūt kaut kur. Mūsdienās tu aizbrauc uz citu valsti,
un tev jau viņš sinhronizēs, viņš atrodas, kur tu esi, un lielākā daļa šos visu informācijas, pulksteņu sinhronizāciju, visu dabū no satelīta. Un tas izskaidro arī to, ka, ja es pieslēdzos satelītam kādā citā vietā, tad man uzreiz tas laiks nobīdās. Viņš jau zina, kurā laika joslā tu atradīsies, kur tu esi, un tāpēc viss automātiski tev tiek salikts. Un tāpēc šie 4 parametri ir svarīgi, jo iedomājies, kā mēra distanci no 20-30 tūkstoši kilometru attālumi šajienē. Tas ir radio vilnis, kura mēra vienkārši cik ilgā laikā viņš atnāk līdz tevim. Un tur ir ļoti svarīgs laiks. Jo precīzāk nosaka laiku, jo precīzāk zinās distanci. Tas nozīmē, ka viņš uzreiz var noteikt arī manu augstumu no kaut kādas tās jūras līmenī saucamā. Tieši tā, pareizi viss saprat. Aha, redz. Tāpēc viņiem vajadzīgs ir, visā ir vajadzīgs tas laiks, lai viņi varētu sakonfigurēt šis laiks svarīgi. Jo tagad arī pēc pēdējās informācijas, kur bija, ka vispār pasaulē jau sāk aizdomāties par to ģeodēzistu un ģeodēzistu jomu, jo realitātē jau visas šīs sistēmas uztur ģeodēzisti, it kā priekš savām vajadzībām, bet izmanto to pilnīgi visu tautsēmniecību. Visi. Traktori braukā, sēlābības, autonomās mašīnas braukā, visur ir navigācijas, cilvēkiem ir telefoni. Mēs pat bez veiza nezinām, vai kartes brīžiem nezinām līdz tuvajiem veikaliem ceļu. Jā. Bērniem mums ir pulksteņi, lai mēs zinātu, kur viņš atrodas, kad mēs dodamies viņus 1. klasē uz skolu, sūtam. Visur ir satelīti, bet šo visu sistēmu, šo visu uztur realitātē jau ģeodēzi. Un pat ar Latvijā ir... Latvijas universitāte ir, kur pat, man teiks, liela daļa Latvijas nezinu, ir Botāniskā dārzā ir observatorija, kas ir viena no top 10 labākajām no vispār 40, lāzeru lokācijas tīkliem pasaulē, kur ar lāzeru tālmēru no Zemes mēra satelīta atrašanās vietas un koriģē viņu trajektorijas. Vēl šāds process notiek, lai mēs varētu dabūt precizitāti, jo telefonam mēs runājam, tur ir 5-10 metri, bet ģeodēzijā mēs ar GPS-u dabūnam centimetrus, 2-3. Tad tā precizitāte atkarība no tiem instrumentiem un no tās antenas. No antenas, no satelīta atrašanās vietas, no pulksteņa. Tur tik daudz mainīgi. Laikapstākļi? Jā, saules aktivitāte, magnetiskās vētras ietekmē radiosignālu. Mitrumi visādi var ietekmēt, jo iedomājies signāls atnāk pāris 10,000 kilometrus no turienes un jebkura nobīdīta mazākā. Ietekmē tavu precizitāti. Nē, tas ir ļoti... Es to nespēju aptvert, kā tas ir. Cipars, kur es pat nemāku izrunāt, ja ir nāk kaut kāds radiosignāls, ja, un tev vienkārši tu attaisvaļā telefonu izvēlni, tev stūrīt ir vienkārši ikoniņš. Tu nospied, nenospied, divreiz paspaidi apsties settings, ieslēdz, ja, tur apakšē vesela nozara un cik kilometru attālumā vispār. Un kas to dara, un katru... Kādreiz, kad es biju universitātē, students arī prasīja, kad rudens, naktīs, kad skaidrs debesis, tad observatorijā viņi sēž pie lāzeriem, meklē satelītus un konkrēti mēra līdz viņiem distanci, lai piekoriģētu visu to darīt. Un tur arī, kad ja mēs paskatāmies un palasam informāciju, tad Latvija arī viens no top tieši šajā. Un tur, kad bildītais skaties, kad liekas tev satelīts, tu zini, iedomājies viņu izmēru tur kosmosā lido, un tu ieraugi ekrānā, ka tur tāds 3 mm balts punktiņš, pa kuru īstenībā viņš šauj no Zemes lāzeru pretēji. Jā, un pie tam es vēl aizdomājos to, ka tas jau ir izdarīts kuros gados, ka tas nav tā, ka mūsdienās, ja viss tas, mūsdienās mēs jau dzīvojam laikmetā, kur tehnoloģijas attīsta tehnoloģijas, roboti taisa robotus, un tas ir kā saprotams. Robotu pasauli taisa mazākas schēmas, mazākas ierīces, jaudīgākas, tas ir kā viss, tā loģiski, ja, bet tajos laikos, tāpat kā nosēdināja uz mēnesi 60 kurā gadā, ja, kosmoskūģi, kurā nebija mēs kā aprēķināt no Zemes kosmiskam kuģim trajektoriju, lai trāpītu viņu tai mēnesi. Jā, pie tam, ja, ka tev nav tur tā podziņa ar GPS, ja, ka tu nospied, hei, kur atrodas mans kosmos kuģis, ja? Jā. Pie tam tu pat neredzi, kaut kā. Tāpēc es saku, tajos laikos agrāk, man liekas, ka tie cilvēki, kas to visu darīja, kas to taisīja, viņiem bija fantastiski pilnīgi cits domāšanas līmenis. Viņi neprasīja, kā tagad mums, ChatGPT, lūdzu man pasaka, kur atrodies. Tur cilvēki sēdēja, domāja, darīja, kārtoja, un tajā brīdī tas viss arī radās. Mēs jau īstenībā izmantojam lielākoties tikai to, kas ir radīts tajā laikā. Jo tehnoloģiski jauns, es esmu ļoti daudz gadu šajā nozarē, esmu pat arī, instrumentos sekojis līdzi, pats viņus tirgojis, vispār skaties, attīstības jau nav. Liela lēciena attīstības nav. Liels attīstības lēciens bija, kad GPS-iem parādījās šīs lokālās bāzes stacijas, jo es vēl sāku tajos laikos strādāt, kad mēs vienu punktu likām uz zemē, ieraktā vienu antenu, gājām ar otru. Tad mums atnāca tas RTK, Real-Time Kinematic, ko tagad Latvijā nodrošina mums bez maksas LGA tīkls, kuras var iegūt centimetrīgu precizitāti, un tad tajā brīdī mainījās pilnīgi visa darbošanās.
Tad Latvijas tā ir tā bāzes stacija, kas ir uz Zemes, Bāzes kas precizē kas koriģē, jā. Jo tad, kad no Zemes kosmosa atlīd, mums ir tie metri, lai mēs dabūtu konkrēti, mums vajag, Zemē kaut kādu atskaites punktu, un tad mēs rēķinām visu laiku starpības. Tad viņi vienkārši piekoriģē tev tavai lokālai sistēmai. Jo visi satelīti jau lido visiem vienādi. Bet katrā valstī tomēr ir sava koordināta sistēma. Latvijai un Amerikai jau nav visas vienādi, teiksim. Bet satelīts mēs izmantojam tieši vienu un to pašu. Tas satelīts, kas lido Latvijā, tas lido arī, Portugālē, Itālijā. Bet nav mazliet biedējoši, jo es tā klausos par lietām, kurām es galīgi nebiju aizdomājies, ka mūsdienās viss, gan suņu siksna, gan piegādes busiņš, viss ir atkarīgs no satelītiem un laiks tiek koriģēts no turienes. Nav biedējoši, ka kāds vienkārši to lampiņu tā hopā izslēgs un beigsies un atgriezīsimies atpakaļ pie trīs saulēm ziemeļu virzienā, braucam slēpot. Ir satelītu sistēmas, ko pārvalda citas valstis, kuras jau to ir vēsturiski izdarījušas, kad, lai ietekmētu kaut ko, un viņas aizslēdz civiliem un atstāja tikai armiju. Un tajā brīdī, principāli, mums viss apstāja. Jā, ir bijuši gadījumi, kad es esmu mērījis netālu no ērgļiem, un kad vienkārši nav GPS signāla, tāpēc, jo tur baumu līmenī, bet tur nedraudzīgie kaimiņu valstis tur kaut ko rotaļājās, vēl kaut ko, kad kā tālāk? Un tajā brīdī ieslēdzas mērnieku zināšanas un viņa prasmes. Ņemam cirkuli un atkal ejam pie Ņemam zemes punktus, meklējam citas alternatīvās metodas, un šis jau ir, kā cilvēks saka, tur mērnieka darbs, kas tur ir? Atnāca mērnieks, 2 stundas pastāvēja, paprasīja man tik un tik, bet īstenībā, ja mēs paskatāmies apakšā, ko es tā šodien stāstu, visu to, kas viss tiek uzturēts, kas tiek darīts, lai tas būtu, tur apakšā jau ir māka to izmantot, zināšanas, kā to izmantot, lai, tev viss būtu kārtībā. Man vienmēr abrīnojuši tas tā mazā ikoniņa, zem kuras apakšā ir tas milzīgais, neredzamais, kad ir tāda pasaule tur. Bet tā arī ir. Tāpēc, pēdējos gados arī, kad klausoties visas šīs konferences, visi ir aizdomājuši tieši par šīs mērniecības nozares, to neredzamo darbu, ko viņi izdara fonā. Tajā visā, lai realitātē mums strādā tik ikdienišķas lietas, par kurām, ja es jums nebūtu pastāstījis, jūs pat neaizdomātos, ka realitātē ir šādi. Jā, kaut ko es zināju tur par kaut kādiem tiem reperiem, un ko tur, uzmērīja vienu, uzmērīja otru, tad tur ikoniņi, viss forši, bet rekā. Bet apakšā kāds to darbu ir izdarījis. Tāpēc jau, šī ir mūsu nozare, un principā jau, kamēr savā laikā universitātē teica, Bikšas kungs pasniedzējs, tas, ka agrāk tas viss bija militāri, viss bija slepeni, un viņš man stāstīja vienu tādu lietu par to ģeodēzijas, par to pamatu. Viņš saka, promo video, teiksim, mēs kā mūsdienās varu teikt, kad ģeologs iet pa stepi, kā pirmaklējais stepē, viņš iet pirmais tajā atklāto šīs jaunās zemes, un tad viņš mēs ir tāda aina. Protams, es to video neredzēju, jo droši vien, kad tas video bija, vēl nebija dzimis. Jā, un tad viņš apsēžoties uz celmu, paņemot savu brokastu maizīti, sākot viņu ēst. Un ko viņš dara? Lai viņš zinātu, kur dotos tālāk, atver karti. Bet tur neviens nav bijis. Tieši tā. Tāpēc, ka agrāk viss bija slepeni, mums stāstīja, ka tas nebija. Bet realitātē, ja mēs paskatāmies, tad pirmais, kas vispār visur ir ģeodēzijas pamats. Bez ģeodēzijas mums nav karš, mums nav mūsu satelīta sistēmas, mums nav uzmērīšana, mums nav pat ēku, mēs nevaram uzbūvēt. Jo tev pamatus vajag nolikt vai kaut kādas, cik siena tev ir vertikāli taisna, vispārējais zemes gravitācijas spēki, viss, kas uz centru velk, vispārējos, tur viss ir apakšā ģeodēzija. Tas ir visa pamata. Bet kā jau mēs noskaidrojām, pamatā jau ir arī tā pati ģeometrija, jo ja kādreiz mērnieks to darīja ar mērlentu, tad tagad tas ir vienkārši laiks, kurā tas stars, jeb radiovilnis atnāk līdz Zemei. Laiks ir vienāds ar distanci, kas principā tas pats. Un zinot, starp 3-4 punktiem nomērītās distances un leņķis starp visiem viņu savstarpējos attālums, mēs aprēķinām to visu. Tikai, protams, mūsdienās to vairs nedara, kā agrāk to darīja zīmējis papīra. Cilvēki mērīja leņķus, pierakstīja uz žurnāliem, nivelēšanas tur vai gājienu, pēc tam rēķināja, to mūsdienās jau dara visu datoru. Būsim atklāti, mērnieks nospiež pogas, viņš sarēķina, saliek tālāk, viņš aiziet apstrādā, ja mūsu dzīves cikls un tāds ritms ir pilnīgi savādāk. Mēs nevaram vienam darbam vērīt nedēļu. Mēs nevaram vienu, ceļu mērīt nedēļu. Mums dotajā brīdī ir stundas, kas mums ir atļauts, lai mēs dabūtu datus un iedot rezultātu. Mums ir dienas vajadzīgs līdz no 0 līdz tas, un tāpēc jau mums tas viss auga ātrāk vajag, un tad tehnoloģijas attīstās, dzenam uz priekšu. Ja savā laikā, kad es sāku mērniecībā strādāt, tad mums ar teodolītu dabā mērot dienā, ļoti laba diena bija, mēs uzmērījām 100 punktus.
100 kaut kāds tur mājas stūrīšs vai ceļu stūrīts, 100 punktu diena, tas bija ideāli diena. Klases gājienu, tu tur 500 punktu, 700 punktu. Tagad mēs runājam par miljoniem punktu sekundā. Nu jā, redz, paši vainīgi, kad esat tik svarīgi mūsdienu pasaulē. Ja nebūtu tik svarīgi, nebūtu tik daudz jāmēra. Labi, bet vēl viena lieta, kas arī tā interesanti minēja, ka tie paši GPS ir dažādām valstīm. Vai tas viss saucās GPS, vai tas ir tikai mūsu burbulis, kurā mēs šeit dzīvojam, un vai mans telefons šeit izmanto kaut kādu, nezinu, tur amerikāņu GPS, un ja es aizbrauktu uz Krieviju, vai viņš kaut kādu krievu vai ķīniešu, kā tas notiekās, vai tas ir vienkārši tāds brīvpieejas tīkls, un vai arī šīs te valstis augšā savā starpā sadarbojās, vai tās ir dažādas lietas? GPS pēc savas būtības, ko mēs visi tautā saucam GPS, tas ir amerikāņu satelītu sistēmas nosaukums. Okay. Pēc savas būtības realitātē viņš ir GNSS, Global Navigation Satellite System. Globālā navigācijas satelīta sistēma, tas apzīmē visu kopumu. Katra valsts taisas principā ir uztaisīts, teiksim, Amerikai savas GPS, Eiropa, lai būtu neatkarīgāk. Ja kāds tomēr Amerika izdomā nospiest sarkano podziņu un atslēgt vai citas valsts nozīmē, viņi uztaisa savu alternatīvu. Galileo bija, tad ir QZS Ķīnā, tiek uztaisīti Indijā vēl savus tīklus, un vēl mums ir Krievijā arī. Tas ir tā kā aizsardzība militārā apdraudējumā. Ka varam būt neitrāli, neatkarīgi. Alternatīva sistēma. Alternatīva sistēma. Pārsvarā viņas savstarpēji ir salāgotas, bet starp viņām arī kaut kādas diferences, bet tas viss tiek izmērīts, viss tiek zināts, un tas tiek ielikts iekšā. Tev, lai aiziet uz veikalu pēc navigācijas vai saprast, kur tev atrast šito apskats objektu, pilnīgi pietiek tie 2-3 metri. Tajā brīdī, ja mēs runājam kā ģeodēzijā, kad mēs runājam par centimetru, tad mums ir svarīgi. Bet to fonā visu izdara jau, principā, mums iekārts, mēs viņus ieslēdzam, viņas visu arī zina. Un viņas visu laiku uztver, principā, visus pieejamos signālus. Viņas nešķiro. Ir kaut kādās mērniecībā iekārtās ir iespēja atslēgt, konkrēts izmantot tikai vienu, otru vai trešo. Telefonos mēs nekur neesam atraduši vai datoros tādu podziņu. Satelīta sistēmas izvēle. Pulksteņos gan ir bijušas, kad, ja ir gudrāk, teiksim, kaut kāda pulksteņa, vietpulksteņa, tad tur var pateikt, kuras sistēmas izmantot, visas vai konkrēto. Bet tad sanāk, ka tas ir tīkls uz tīklu, un nav tā, ka tikai Indijas satelīti ir virs Indijas un amerikāņi ir virs Amerikas. Nē, ka tas ir globāli pa visurieni. Globāli pa visurieni, bet viņa trajektorijas pasaulē, teiksim, kosmosā ir pielāgots konkrētam reģionam, lai konkrētā vietā pēc iespējas vairāk tu redzētu. Ja satelīts agrāk, ja mēs strādājām, mēs redzējām tur 5-10, mums likās, wow, tagad ir 20-30 satelīti, ko es vienlaicīgi redzu. Bet viņi tiek pielikti konkrētam reģionam, teiksim, Ķīnas satelītus Latvijā tīri grūti redzēt, ja viņi īstenībā zemeslodzi gandrīz otrā pusē. Mēs reizi kaut kur viņi tur tam reģionam. Visas lielās sistēmas Eiropai tiek taisītas tā, lai tikai Eiropa, par domu, ka mums viņu jāiet Eiropā, tāda satelīti tiek palaist tā, lai viņi lidot Eiropai. Amerikā nosedz visus, un tad pārējie tur arī plus mīnus nosedz visu. Bet viņi tiek pieredzēti, jo tuvāk tu būsi kaut kādam ekvatoram, ja tev būs labāka situācija, varbūt, bet tālāk uz ziemeļiem, ja tev būs arvien zemāk, jo visi jau zina, ka īsti jau nav vērts tur darīt, to teiksim, cik tu tur Antarktīdā vai Arktikā, ja īsti tas, tai pielietojumi ir mazāk. Viņi nekoncentrējas uz tiem reģioniem. Jā, tas jau sasaucās arī par tādām globālajām lielvarām, ja teiksim, amerikāņiem ir tā interese tojos austrumos, tad viņi tur izmanto savu sistēmu, nevis kādu citu, kas var speciāli maldināt. Par maldināšanu bija arī padomījos laikos kartes, kas tika speciāli nepareizi taisītas. Mūsdienās jau arī to dara. Labi, signāli tev var noviltot un tev pateikt, ka tu tagad atrodies nevis šajā birojā iekšā, kur tas, bet atrodies Daugavpilī, aizsūta tev maldu signālu un tevs iekārts saprot, ka tas ir citur. Un kas to var izdarīt no Zemes, no kosmosa? To izdara tie, kas pārvalda satelītu sistēmas. Viņi aizsūta signālu speciālistas un tev nosūta vilcu ziņojumus. To ik pa brīdim spēlējās. Tad sanāk, ka es slepenam objektam eju tūmā, viņš man rāda, ka te nekā nav, ka man jāiet uz otru pusi. Tad visa sistēma uzreiz reti, viņi kaut kādas lokāli tev var to izdarīt. Viņi var izdarīt dažus satelītus, bet sistēmas jau gudas viņas rēķina. Viņas jau rēķina, ja viens satelīts tev ir tāds signāls, otrs viņas jau izvelk, teiksim, vidēji jau starp 30 satelītiem. Visu sistēmu viņi tev var, teiksim, pārbīdīt, ka, ja tu izmanto šito sistēmu, tu atrodies 20 metrus blokā. Tad sanāk tā, ka it kā strādā, bet nestrādā un var maldināt. Jā, viņi, teiksim, nosūta civilajiem ar kaut kādu citu sesu un savam signālam iekodē, kad mana iekārta, kura zina šo maldinošo signālu, atkodē un pasaka, tu esi vietā. Bet pārsvarā tas tiek darīts militāriem mērķiem, teiksim,
ja tu gribi palaist lidmašīnu vai raķeti uz mani uz kaut kādu, to es tev maldinu, un pēkšņi viņi nokrīt tur 100 metrus blakus, jo mani signāls sakropļots, bet es pats zinu, kur es atrodos un kas man ir. Bet tās ir tādas pagalma kariņu spēles, kuras mēs tikai izjūtam, jo mēs jau reāli tās sistēmas nepārvaldam. Un tāpēc, lai šīs nebūtu, tāpēc taisa lielās, teiksim, valstis, apvienības, teiksim, tās alternatīvas, lai šādi. Lai izmanto tikai savējos. Tad, ja tu jūti, ka kaut kas tev nav, viņi pašlēc tikai uz savēju, jo viņi zina, kas viņiem notiek, un tad viņiem ir alternatīva. Jā, es nezināju, ka es to kādreiz teikšu, bet ja kādreiz es teicu, papīrs panes visu, tad tagad var teikt, ka sistēma panes visu. Un varam pateikt vienalga, ko. Bet noteikti mums, tuvinoties kosmosam, tad mums noteikti ir arī jāparunā par tiem pašiem liderdatiem. Tas, ko es teicu, 1000 punktu dienā bija labi, bet tagad tev ir 2 miljoni sekundē. Nu, lūk, jo tas varētu, man liekas, kad būtu tas tā kā tās karšu stāsta, tas galējais, tā kā, attīstītākais punkts, ja, jo vismaz man tas bija tāds baigais pārsteigums un wow, ka tā tehnoloģija parādījās, cik, 8 gadus atpakaļ viņa bija tāda, tā kā, cilvēkam parastajam pieejam, kad LVM Geo nopublicēja šos te karšu slāņus, un tie karšu slāņi, kur var redzēt zemi bez kokiem, vai tikai kokus, vai jebko citu. Tā kā, manuprāt, tas ir tāds noteikti jāuzsver un jāpastāst arī par šo, jo tas ir tāds, man liekas, kartes nākotne, kad, ja tu esi tāds kārtīgs dabā gājējs un tev neinteresē varbūt zaļš klucīts, ka tur ir mešs, ja, bet ka tev interesē tieši tas, kas tur ir iekšā. Tieši tā, un ka tu var redzēt. Jā, kā tas veidojās, jā? Ja mēs sākām runāt par ortofoto lielajām ainām, kas tev bija par to, kā aerolāzera skanēšana noskanēja visu Latviju, teiksim, padomju laikos, kas bija tā tehnoloģija, tad, principā, viņa nofilmēja to, ko tu redzi, to, ko es redzu no augšas. Tā tad fotogrāfija. Tas ir tāpat kā bildē, tā ir fotogrāfija. Es vienmēr, ja bildē arī bildē, es redzu, teiksim, es fotografēju mežu, es redzu, principā pirmos kokus un es vairāk. Jā, un savukārt mūsu acis jau galvā izveido to 3D objektu, jo mēs redzam tur kaut kādu ēnu, tur māju, no leņķīšu. Un arī tāpēc, ka tev starp divām acīm ir attālums un katra acis nomēr dažādas distances, viņi saprot telpiskumu, kur tu atrodies. Jā. Tieši tāpat kā viss bija. Un tad arī tās, mēs redzam tas, un šīs tehnoloģijas lielākais mīnus, ka mēs redzam tikai to, ko mēs redzam no augšas. Un arī pirms jau nopublicēja, teiksim, ir LVM Geo aplikācijā tās visas virsmu modeļus, ko mēs varējām izdarīt tikai tāpēc, ka LGA nolidoja visu Latviju ar aerolāzeru skenēšanu vai ortofoto, un pēc tam varēja sagatavot produktus, bet šīs tehnoloģijas jau bija pirms tam. Labi, tad atgriežamies pirms tam un sākam ar to, kas ir lideri, jo es esmu saskāries ar šo te lideru, un es tā kā apmēram zinu, bet ļaušu speciālistam, lai paskaidros klausītājiem, kas tad ir liders. Liders jau, principā, ir ļoti advancēts lāzera tālmērs. Mums mājās gan ir kāda lāzera tālmēra, kur mēs distanci mēram nevis ir izvelkam ruletīti vai kaut kā tādu, bet nospiežam podziņu, mums ekrāna parāda, kas ir distance. Mēs redzam sarkanu punktiņu, un tur arī tiek izstarots konkrēts stars, mērīts laiks, līdz kuram viņš aiziet turp, atnāk atpakaļ, zinot laiku, kur aizgāja, mēs varam pateikt ātrums, ātrums, laiks, mēs zinām distanci. Tikai iedomājies, ka šis lāzers tagad šauj 100,000 lāzerstarīšu sekundē. Tas tā kā tādā matricā, kad uzreiz tu dabūji noskanēt to objektu, šajā gadījumā zemi, karti, mežu. Un šajā brīdī, kad iekārta paceļ kaut kur gaisā, mēs mēram 100,000, 200,000 lāzersāras karus sekundē, un mēs iegūstam jau virsmas 3D kaut kādu modeli, jo lāzers ir priekšstats tas, ka ar viņš uzmēra nevis to, ko redz, bet pret to, ko viņš atstarojās. Tas nozīmē to, ka, ja ortofoto, teiksim, aprobežojas ar koku vainagu kā zaļu pleķi, tad lāzers jau spēj tam vainagam pa kaut kādu starpiņu izšaut cauri. Viņš var uzmērīt koka stumbrus, zārus, viņš var pat tikt līdz zemē. Un te ir jautājums, cik ir advancēts lāzers stars, jo lāzers stars vēl viss nav tik vienkārši. Ja mājās mēs mēram vienu lāzeru, kurš uzmēra vienu punktiņu, tad sarežģītajās ģeodēziskajās iekārtās viens lāzers stars var uzmērīt pat 26 šķēršļus ar vienu no viena stara. Stars, teiksim, viņš jau nav plāns, tāds šaurs, viņš ir diametrā kaut kādā. Un viņš 26 reizes šis viens stars atsitoties pret kaut ko var atpakaļ dabūt. Un ja tas ir no augstuma, tad viņš ir tā kā jau izkliedās diezgan. Viņš ir diezgan izkliedās, tur, teiksim, uz zemes jau tas punkts, ko viņš dabūtu, tur, teiksim, tie ir centimetri, jau decimetri, ko viņš ir. Un viņš jau viens šis lāzers tas var uzmērīt, teiksim, 26 punktus, un tad mēs dabūnam ar to, ka viņš vienā sekundē tev var dabūt 2 miljonus punktu. Tad iedomājamies, mazliet pamodelējam, lai klausītāji arī saprot to kopainu. Tad sanāk tā, ka lido lidmašīna, viņi šauj lāzeru kūli uz zemi, pieņemsim pa egli.
koku, egli. Jā. Eglē ir zaris kujas, un kā ūdens pilieni, kaut kas jau vienmēr izkrīt cauri tam visam. Un šajā gadījumā kaut kas paliek galotnē, kaut kas atsitās pret stumbru, kaut kas atsitās pret zemi, un tad mums ir vienkārši milzīgs punktu mākonis, kas ir atsities un aizgājis atpakaļ uz lidmašīnu, un tādā veidā mēs metru pa metram varam nokartēt. Priekšu un nokartējam. Ieliekam šo visu īstajās koordinātēs, piesienam augstuma sistēmu, un mēs iegūstam punktu mākoni, kurš jau ļoti detāli, teiksim, visu reliefu mums paņem ar visiem elementiem. Un tālāk, jau mēs sākam šo punktu mākoni vienkārši apstrādāt. Bet kā to saprast? Kā to saprast, ka tieši šie 4 punkti veido stumbru un šie 4 punkti veido zemi? Kā, ķīselis, viss kopā punktu mākonis. Un tur ir visādas gudras programmas, tiek uzrakstīts, kā automatizēt no šī punktu mākoņa klasificēt, atpazīt mājas, kokus, zemes. Tur mēs varam nestāstīsim tur smalki, varbūt tas būs pārāk detāli un pārāk zinātnis, bet principā, jā, datorprogrammas mums izdara visu lielāko darbu. Viņas mums pēc kaut kādiem ievadītiem parametriem, kas ir pirms tam jau iztestēti un programmā ierakstīti, viņas pasaka, ok, ja tev šeit ir plakans, tad šis drīzākais ir ceļš. Ja tur ir šāds, tur tāds un 90 grādi, tad tas jau varētu būt ēka. Ja šis vienkārši ir taisns stabs bez kaut kādiem sariem, visi, tad droši vien tas ir stabs. Ja tur gaisā ir taisna līnija no 2 stabiem, tad tās ir elektrības kaut kādi kabeļi, kas tiek savilkti, un programma jau mums lēnām sāk sadalīt šo punktu mākoni. Jā, un ja zemāk par mani nekas nav, tad tā ir zeme. Un ja ūdens, teiksim, ūdeņa lāzers, tad ir sarkanie vispār nav uzmēr, ja tur ir tukšums, tad drīzākais mēs zinām, ka tur bija ūdens. Aha, bet tas jau viss kādam, tas ir tam datoram jāizstāsta. Jā. Kāds ir uzrakstījis šo programmu, kāds to ir izmēģinājis, iztestējis, uzrakstījis programmu, un mēs jau tagadējā situācijā spiežam tikai podziņas. Un manuāli pēc tam pāriem vizuāli pāri, teiksim, ģeodēzisti, kas ir, sēž, dešifrē vēl, skatās, pārbauda vai pareizi, un tā kā visi šie līmeņi sadalīti, tad arī taisa šīs kartes, ko mēs ielādējam. Tur vainagu virsmas modelis, zemes virsmas modelis, reliefā modelis ar augstumu līknēm, tad jau mēs tikai sagatavojam šīs kartes. Ja lai kartes sagatavot, mums vajadzīgi kaut kāda mērījuma izējas dati. Tad jau mēs tur taisam, Surface, DSM, kas ir digitāls Surface modeli, kur pilnīgi viss ar visiem kokiem, ar visiem māju jumtiem. Tad mēs visus tos kokus no viņiem atstājam zemi. Tas jau saucās DTM, Digital Terrain modeli, zemes modelis. Un tad mēs taisam šīs kartītes. Un tad tas, ko mēs redzam tajā geoaplikācijā, tad tas jau ir nofiltrēts, pārbaudīts, jau gatavs produkts, kurš īstenībā ir uztaisīts plakans, bet rada tev vizuālu efektu, ka tas viss ir 3D ar dažādiem iekrāsojumiem. Jā. Tas ir tikai krāsu spēlīts. Bet tas tev rada to telpisko izskatu, ka tur ir kaut kāds kalns vai kas. Bet to krāsu spēlīt bija ļoti labi. Kādreiz, protams, tajās geogrāfijas atlantos bija ties augstuma krāsojumi, un vēl, un es atceros, ka bija vienās meždienās LVM Geo, man liekas, ka viņiem bija tā smilšu vanna, kur saber reljefu, un tad cik augstu to čupiņu saber, tik viņš iekrāsojās. Ja augstāks jau pārsvarē kaut kāds brūnāks, jo zamāks jau ūdenim, jo tur tumšāks zils paliek. Tie tādi vispār pieņemtie principi, kur atkal visi ir vienojušies, kā plus mīnus tā būs, un tad ar šiem ēnojumiem, ar šīm krāsām tev rada to telpisko efektu. Bet tas jau tad sanāk jau beigās tā cilvēka interpretācija, ko viņš ir izvilcis ārā no tā visa. Un ja mēs gribam, tad mēs tur varam sakrāsot vienalga kādās krāsās mums interesējošo. Gaums jautājums pilnīgi par krāsām. Ja tu gribētu, tu varētu apmainīt otrādāk, un tev jau augstāks jābūt zilāks, bet tas ir tādi pieņemtie, ko cilvēki ir vienojušies, tāpat kā augstuma sistēma vai koordinātu sistēma, viņi vienkārši vienojušies, lai tevi sagatavoto karte, es spētu tik labi nolasīt, kā manis sagatavoto karte, vai nezinu, kāda cita sagatavoto karte, lai mums ir vienādi sapratni, lai nav tā, ka, nezinu, tev ceļš ir brūns, un, teiksim, ceļš tev ir zils un upe tev ir brūna. Visiem ar ko asociējās upe, ar kādu krāsu? Nē, ir jau valsts grupas asociējas ar brūnu krāsu. Tas ir, jā, bet tā, piemēram, mēs visi zinām, ka, principā, ja mēs paskatāmies dabā, tad mums liekas, ka visam ūdenim jābūt zilam. Jā. Tā ir mežam jābūt ar kādā krāsā? Zaļam. Kaut kādiem arumiem, kas ir zeme, pārsvarā mums ir brūna. Asfaltijā kaut kāda mums ir pelēcīga, zemes ceļi mums ir brūni, mums jau ir asociācijas iedzītas jau, teiksim, no mazām dienām. Un kartēs jau mēs, lai cilvēki vieglāk uztver, to pašu arī dara. Cilvēks jau ir ieinteresēts tajā, ka tev ielikt tā kā bezmaz zemapziņā, ka upe ir zila, ka tev uzreiz jau intuitīvi, tā ir upe, nevis kaut kas cits. Tieši tāpēc arī, ka šie slāņi tiek pielikti, bet realitātē jau, ja mēs uztaisītu arī smalkāk, LVM Geo jau nebija tāds apli.
iespējas, bet realitāte ar šīm bildītēm, ja mēs uzmērītu ar citām programmatūram kaut kādu līniju, viņi mums arī pašā 2D bildītē varētu pateikt arī reliefu un 3D attēlot griezumu. Mums ir. Tie, kas lieto maksas versiju un strādā šai uzņēmumā, mums ir tāda opcija, ka mēs varam no viena punkta novilkt uz otru, un mēs redzam augstumu līgas. Ja. Un tā ir ļoti labi arī pārbaudīt. Tur ir ceļš vai nav ceļš, tu novelc to līniju, tā teikt, striķi pār ceļu digitāli novelc, un tu uzreiz redzi, ir grāvis abās pusēs vai nav, jo nevienmēr vizuāli tu to tā kā arī redzi. Tu ļoti labi vērtē paša LVMGeo, kad kartēs ir, ko es arī kādreiz cilvēku pazīstam, kad nebija vēl varbūt tās LMGeo tik daudz vispazina, arī tur jau pastāst man par to. Viņi saka, mēs orientējamies. Un viņi saka, mēs gribam saplānot kaut kādu maršrutu. Un viņi saka, es skatos uz to ortofoto un neko nesaprotu. Viņš nevar iztēlot. Un tad LMGeo es parādīju, ka var salīdzināt divas kartas blakus nolikt, un tad vilkt pa labi pa kreisi. Vienā pusē uzliec ortofoto un otrā zemes modeli. Tad skaties, ir koki, pavelc, tur ir grāvi, parādās uzreiz, tu noņem tos kokus nost un atfiltrē. Un tad brīdī viņi saka, wow! Tagad mēs zinām, ka mums nevajag tieši par lielāko grāvi taisīt savu maršrutu plānot, bet mēs tur izdomāsim par tām zemākajām vietām vai pa augstākajām, kur varētu būt saplānot. Bet tad jau sanāk, ja tas algoritms ir tāds gudrs, orientierists, tad jau viņš paņem šo te punktu mākoni un pasaka, novāc man tur kalnus, novāc man tur to, un pats tā man tikai kaut ko, ko tu tur gribi, tur, nezinu, orientēšanās punktus. Mēs cilvēki esam slinki. Nē. Un, lai tu apstrādātu punktu mākoni, tur ir vajadzīgs zināmas programmatūra, datori jauc vispārējais. Līdz ar to kāds fonā jau tur izdarīs, un mēs lietojam šīs kartas, ko kāds ir sagatavojis. Jo nezinu, vai tu gribētu pirms sava brīvdienu pārgājienu piekdienas vakarā lejupielādēt punktu mākoni 20 GB apjomā, sēdēt pie sava datora, kurš noteikti nevarēs to viņu atvērt, un tu tagad 5 stundas gatavosi savu karti, lai ar savu ģimeni ietu 2 stundu pārgājienā. Mēs jau tagad skatāmies nākotnē ar visiem mākslīgiem intelektiem un visu, un es vienkārši tā fantazēju, kad iedomājos kā mežsaimniekam, cik tas būtu forši. Es paņēmu no tevis punktu mākoni, nospiežu pogu vai pasaku intelektam, hei, lūdzu, novāc man visas lapas, es gribu zināt, cik daudz tur ir koki. Ne tikai stumbrs, bet arī zari, kas būs šķelda un viss, un principā tas ir uz to iet. Bet tas tāds jau specifiskās nozars, kur attīstās, ja mēs runājam par parasto cilvēku, kas, kaut kāds dabā gājējs, viņš lieto gala produktu. Tur kartogrāfija, ģeodēzes, uzmērīšu kartogrāfiju sagatavošu, mēs lietojam gala produktu. Tu jau runā par profesionāli, kurš jau grib jau pieņemt jau kaut kādas lietas, jau darīt, un viņiem, tur tagad attīstās īstenībā, visi jau mēģina tos mākslīgā intelekta risinājumus, bet tā līdz 100% gala risinājumu, kur teikt, varētu pateikt, kas tās pa sugām atrodas, visu pārējo vēl neesam aizgājuši. Jā, bet iedomājies, mums iepriekšējā epizode bija par sēnēm, un tad es iedomājos, ka tu ar savu droniņu nolido mežu, pasaka algoritmam, lai viņš novāc visus punktus nost un parāda man tikai tos punktus, kas līdzinās sēnei, un tad es, principā, sēņot pēc lidera. Pārāk mazs elements būtu, lai izšķiet. Pārāk tuvu nākotni, skaties tālāk. Tad, tik tālu tehnoloģijas nav, bet principā, jā. Mēs varam varam ievākt datus, jo precīzāks datus un detālāks mēs ievācam, jo vieglāk būs tieši tavs mērķis, ko teici dabūt. Jo varam jau arī tikt līdz kaut kādam konkrētam zaram, bet tad iedomājies, cik punktiem ir jāuzmēra, lai tu vienam kokam uztaisītu smuku modeli. Tā, ka, tur punkts no punkta atrostos 2 cm attālumā. Ja mēs runājam par, vidējo koku caurmērā, 25 cm, tad tur ir, ļoti daudz vajadzīgi. 11 metru garumā ar visiem zariem, meklē, ka katrs zariņš, gribētu to visu masu dabūt, tev tur būtu ļoti daudz punkta vajadzīgi. Un tev būtu grūti viņus apstrādāt, līdz ar to jau visi pieņem kaut kāds vidējās. Protams, un augot punktu daudzumam aug arī gigabaiti. Datu apstrādes laiks pieaug, tev viņi jāglabā, tev grūtāk pieņemt, un līdz ar to. Tas savukārt mazliet viņa priecē, kad nākotnē tomēr cilvēkam vieta būs mežā, jo man ieejot mežā un ātri uzmetot aci, paskatoties, cik tur tie koki, tomēr tas ir daudz ātrāk nekā tur šos te gigabaitus apstrādāt. Mēs arī bijām pirms nedēļas bija Elmi izstāde Zviedrijā, kas ir, arī par koku saimniecības visu apstrādes procesiem, un tur jau šie risinājumi tie parādīja, ka visi jau mēģina to arī kā cilvēka resursus samazināt dabā, jo, cilvēki trūkst.
Nu, teiksim, cilvēki ne visi grib to darīt un trūkst un vajag ātri, tad viņiem ir visādi bezpilota gaisa kuģa lideri, kuri paši autonomi lido zem zariem, lai iegūtu precīzākus datus, nevis virsklokiem, bet, teiksim, zem zariem, mums starp zemi kaut kā 2 metru augstumā, ka visu šo dara. Bet tāda ir izcinājuma, ka es teiktu, ka viss ir kārtībā, viss super lido un tā tehnoloģija ir jau jāgaida nākamais tehnoloģiskais lēciens. Jo arī šīs iekārtas agrāk, ja mēs runājam par aerolāzeru skanēšanu no gaisa, viņas maksāja 100,000. Un tad pēkšņi vienā brīdī viņas kļuva ļoti lētas. Nu, dators uztaisīja datoru. Kādam, kāpēc viņas kļuva lētas? Es nezinu. Kas to virzīja uz priekšu? Tu nezinās, vai ne? Nē, man liekas, tehnoloģija taisa tehnoloģija, mazāk čipi, jaudīgāk čipi. Ja mēs runājam, ka lielu attīstību, teiksim, mums militārie, tad šo lāzeru skeneru attīstību automašīnu rūpniecība attīstīja. Tā tad visa bija nozares, kur ir lielā nauda. Jā, ja tur sāk izmantot viņu lideru, lai automašīnas, kas ir kaut kāds pašbraucošās, vai tas, lai viņi skenētu objektu un zinātu, kas priekšē par šķēršļiem. Cilvēks vai staps vai ceļazīme vai tieši tā, vai kāds viņām mašīnām daudzām priekšā ir iebūvēts arī viens mazs lideriņš. Un viņi attīstīja šo tehnoloģiju, viņa kļuva lētāk, jo automašīnu bizness ir, mēs saprotam, tur ir liels, tur ir finanses. Un tad ģeodēzijā lēnām cilvēks saprata, ir iekārts, ko varam pielāgot. Un tas bija lielais nākamais tehnoloģiskais lēciens, kad iekārts, teiksim, no 200,000, 300 kļuva par 20,000 vērts, 30, un tagad mēs to varam izmantot ikdienā, un tagad varam sapņot, ka es varbūt aiziešu arī mežā un to izdarīšu, jo tagad viņš ir pieejams tā. Bet līderis jau nav tikai mašīnās, puteksūcējos jau tāpatās, jo tas, ko viņš aplikācijā tur uzzīmē, tur gandrīz jau ir mana mājas karte, tur viss ir kārtībā. Tik jautājums, kā viņš sūta tos datus. Tas ir cits jautājums. Tas jau ir nākošais, kad it kā jau ir forši, ka mēs varam visu kaut ko saskenēt un tā tālāk, bet te ir tas nākošais atkal jautājums par drošību. Vēsturiskos fotoplānus, kas, man teiks, LVMG aplikācija arī ir varbūt publicēta. LG, es zinu, ka viņi publicēja visai Latvijai, kas iegūta bija kaut kādos 70. gados visu Latvijas, un tur dažas lapas trūkst. Pēc? Noslapenots. Aha. Jo agrāk viss bija ļoti elementāri. Lai tu kādam neiedot informāciju, tu paņem to lapu. Nav lapas, nav informācija. Mūsdienas digitālā laikmetā, lai tu noslapenotu savu māju ar savu istabu izvietojumu, nosties tev pat putekļu sūcējs izmanto lideru un uzzīmē karti. Tu vairs nevari paņemt lapu projām. Nē, lieli atklājumi nāk ar lielu atbildību, un tā ir mūsdienu ikdiena būt pārliecinātiem par savu drošību. Jo... Tur par drošību arī datus, ja tu izmantos tikai lideru, ja viņš arī kļūdās, tas ir tehnoloģijas. Viņš var būt arī kaut kas nepareizs. Un ja tu nolidos mežu un pateiksi, tur tagad ir tik un tik kubi, nepārliecinātos, ka tiešām tā ir un neveikt kaut kāds kontrols mērījums, tu vari arī ļoti kļūdīties. Jo ģeodēzijā, kad pašos pirmsākumos man mācīja, mums bija tādas lozungas, kas ir mēri to, ko vajag, un vēl. Un vēl. Tas ir kontrole, pārliecinies, lai tā būtu, nekad dati nav par daudz, jo, ja tu paļausies tikai uz tehnoloģijām, tu vari pieņemt nepareizs lēmums. Līdz ar to ļoti labi cilvēkiem jāsaprot un jāspēj analizēt un pieņemt. Līdz ar to par to, vai cilvēks būs vēl dabā vai nē, es domāju, ka mēs to nepiedzīvosim, ka visu darīs tikai tehnoloģijas, jo tas pats mākslīgais intelekts, kāds jau viņu apmāca pieņemt lēmumus, viņš jau pats neko neizdara. Es atkal domāju, ka vairāk augstā profesionalitāte, skaits cilvēku samazināsies, vairāk augsts profesionalitāte. Tu spēsi pieņemt precīzāks lēmums no mazākas informācijas vai datiem, kas tev ir. Tu būsi pieredzējušāks, gudrāks, advancētāks, tu varēsi paskatīties, ātrāk novērtēt šos datus, viņi labi vai slikti, ir precīzi vai nav precīzi, un ātri pateikt, kas tur ir. Jā, līdzīgi jau arī mežsaimniecībā, ja kādreiz gāja viens zīmēja kokus, sortimentus, vēl kaut ko, tagad to visu izdara viens operators ar sarežģītu mašīnu, un pie tam pat taisno no pieprasījuma no bezmaz pārdevēja. Pārdevējs saka, man vajag 4 tādus baļķus, viņš uzreiz tādus mežā otrā pasaules galā uzzāģē. Un Zviedrijas izstādē bija labi dzīves cikls izsakots, ka kā tehnoloģijas principā no koka izaudzēšanas līdz mājai viņi spēja izsakot katru koka ceļu. Ja izslēdz satelītus, jāņem vecie labi Exceli. Bet vai Excelī spēs pateikt, ka šis iestādītais koks, ko es iestādīju ar tādām koordinātēm, bija tieši tas, ko es nocirtu? Ja viņiem pat mašīnas orientējās dabā pēc lidera, kad skenē dabu un saprot, kurš koks atrodas, kurš ir, un viņiem ir pateicis, teiksim, nocērt šito koku, viņš brauc, viņš atrod īsto koku, viņš to arī nocērt. Īstenībā ļoti labs tāds apsaimniekošanas plāna, veidošana, plānošana, nākotnē, perspektīva, neperspektīvi koki, jo, ja tu vari noskenēt, tu zini, kā tie koki izskatīsies, līkos ņemam ārā, perspektīvas atstājam. Un iedot konkrētu uzdevumu, cilvēks nav tur harvester operatoram, nav jādomā tā, šitais ir tas līkais koks, jo no vienas puses viņš var būt līks.
Ja tu pagriezies pa 90 grādiem, viņš ir taisns varbūt. Un tu nevari pieņemt lēmumu, viņš nebraukās riņķī pa mežu ar lielo tehniku, lai saprast, vai tas īstais koks, ko vajag izzāģēt. Bet tad viņam pasaka, šitais koks ar tām koordinātēm ir tev jāizzāģē, un viņam tehnika spēja to atrast. Nu, lūdzu. Jā, nē, nu ļoti interesanti. Mēs esam no trīs dienām uz ziemeļiem kļuvuši par speciālistiem līdz līderu puteksūcai, un tā ļoti interesanti ceļojumā tu mūs izvedi. Varbūt tev ir kaut kas piebilstams mūsu klausītājiem, kā ceļa vārdi? Lietojiet datus atbildīgi un domājiet, ko jūs dariet ar viņiem. Jo arī tas pats, ko mēs darām, jo, teiksim, ja mēs runājam par līderu, vai tu zināji, ka arī telefonā jau pat ir līderis? Nē. Nē? Mums ir tik daudz pieejamas informācijas, visi dati, ka vienkārši jābūt ar kritiskiem, un principā jau tas viss ir forši, ka mēs mācāmies to visu darām, bet, jaunajai paudzei, ja mēs daudz ko iedodam dabā, ko es pats esmu mēģinājis, ko es trenēju, teiksim, jaunos bērnus savus arī, tad ieved mežā un pasaka, vai mēs spējam orientēties, vai tu zini, kur ir mašīna? Bez visām šīm viedierīcēm, bez visiem telefoniem, un kādreiz izdrukāt karti un pateikt tev pastaigājumu pēc kartes, jo telefonam var beigties baterija. Pulkstenim tev var beigties baterija. Un ja mēs aiziesim uz šo tehnoloģijas tikai un būsim atkarīgi no viņām, mēs brīžiem, man tā liekas, pazaudējam kaut ko un mēs nespējam jau neko vairs izdarīt. Līdz ar to es teiktu, ņemiet kartas, gatavojiet viņas, izdrukājiet un pamēģiniet atrast kaut ko dabā pēc viņām. Neizmantojiet nevienu palīgu ierīci, nevienu GPS, nevienu satelītus kaut kādus vai mērlentes vai kaut ko, bet vienkārši paši. Jā, es ļoti līdzīgi to daru, ka tehnoloģijas ir laba lieta, bet pamatzināšanas ir pamatzināšanas. Teikšu lielu paldies tev, ģeodēzistam ar lielo burtu, Ilvaram Liepiņam. Lūdzu, atā.